Latviešu virtuve ir bagāta ar daudziem gardiem un tradicionāliem tikai mums raksturīgiem produktiem. Rupmaize, kaņepju sviests, skandrauši. Agrākos laikos cilvēki ar vilcieniem brauca uz galvaspilsētu, lai ar šiem produktiem tirgotos un tos iegādātos. Bet šoreiz mēs nebraucam uz Rīgu, mēs braucam uz Carnikavu. Jo ir vēl kāda ļoti īpaša un unikāla delikatese, kas ir iekļauta Eiropas Savienības tradicionālo īpatnību un ģeogrāfiskās izcelsmes sarakstā. Nekur citur tādu neatrast. Ne īsti zivs, ne īsti čūska. Nēģis, Carnikavas nēģis. Un viņu iepazīt un uzzināt kaut ko par nēģi vairāk, mēs arī šobrīd dodamies. Tu zini, kur jākāpj ārā? Kaut kur Carnikavā. Te nu mēs esam Sijā Krupis, un es jau jūtu smaržu, kas mani burtiski aizrauj. Jā, tā, Vilina, iesim un pārbaudīsim, kādi tad ir latviešu nēģi, un uzzināsim par tiem kaut ko vairāk. Un runā, ka šeit dzīvo nēģu karalis. Tur jau viņš ir pats saimnieks. Labdien! No, sveiki, tālie braucēji! Izsalkuši bez gala. Nekas tā izsalkumu mēs tūlītās noslāpēsim. Vai tiesa, ka mēs esam nonākuši nēģu karaļu valstī? Nu, es domāju, noteikti savādāk nevar būt, jo nēģu karaliste tā ir Carnikava, un nēģu karalis tas ir Krupis, es. Un nēģu karalis var tikai būt viens. Mēs arī gribam iepazīt nēģi un pēc tam viņu gardu muti notiesāt. Un tādēļ jūs šodien pagaršosiet dažādas veidus, ne tikai, kā saka, vienu veidu nēģi, bet dažādas veidus. Un tā jūs variet pateikt, vai tam Krupim tie nēģi tiešām ir tie gardākie, vai nē. Tad tie nēģi ir tāda kā saldūdens zivs? Viņi ir saldūdens, bet viņi dzīvo un tikai jūrā. Viņi auga un barojās jūrā. Viņi nāk tikai nārstot uz saldūdeni, viņi nāk nārstot, izlaiž ikrus. Tā ikra paauga, mazlietiņi paaugās, un kad viņi izaugās mazlietiņi, tie ņurģiki skrien atpakaļ uz jūru un barojās 5-6 gadus. Un tad, kad viņš ir gatavs nārstot, viņš atkal meklē savu upi un nāk nārstot. Bet, Klau, tā ķeršana notiek visi šajā lielajā murdā. Jā, viņi salien tur iekšā, un viņš ārā netiek. Kas viņam liek līst uz šo galu? Straumi, viņš iet pret straumi. Tur galā nemaz nevajag speķi karināt, neko. Nevajag. Krupi saimniece Zigrīda ir atnesusi mums pavisam īstus nēģus, un tā viņi izskatās pirms pagatavošanas. Tu nerādi uz Aināru, rādi uz nēģiem. Jā. Pieliec pie pirkstiņa. Kasparam ir tāds lielāks pirkstums, lielāka virsma. Kaspar jūti, jā? Es kaut ko jūtu, gan jā. Viņam mazāk. Ko tu jūti? Mani pirksti gan no dabas atgrūž nēģus. Jā. Vajag viņam tā te turēties, redzi, kā tomēr, piespiedām viņu tomēr. Klau, jāiet pa pilsētu šādi. Labi, paldies par Vispār attiecību. Carnikavas nēģi ir tādi mazāki. No citām upēm nāk lielāki nēģi, bet Carnikavai tādi mazāk izmēri, toties garšīgāki. Viņa nav zivs, ja? Kas tad? Viņš ir apaļmutnieks un vienīgais apaļmutnieks pasaulē. Ja dinozauri izmira, tad šitas ir pārdzīvojis visas pasaulīgās izmaiņas un ir palicis atspats. Tad tu biji vēl pirms dinozauriem? Bija, jā. Ar savu trešo aci? Jā, ar visu trešo aci. Jā. Un tagad liksim uz resti. Jā, tagad liek uz resti. Kāpēc vēderiņš pret vēderiņu? Tu saproti, uz šito jautājumus tu nevar atbildēt. Es varu. Es nezinu. Tu vari atbildēt. Es izdomāju. Tāpēc, kad muciņā jāliek ir no vienas puses un no otras puses. Un nēģi vajag apcept tā kā vienmērīgi. Vienā pusē viņš labāk apcepās, otrā varbūt mazāk. Un tad to nēģi var apgrozīt, paskatīties, no kuras puses tādu smukāku pusi var atrast un uzlikt muciņā. Vai dieviņās, drošāk ņem taču tu viņu rokā. Vispār man jāsaka, ka šis ir mans pats drošākais tvēriens. Droši, viņš ir... Viņa gatavi jau skriet prom. Es vienkārši ļoti smalki gatavoju. Tu gribi, lai es tev padrošinu pieturu? Nē, es jau negribu, ka tas viss nokrīt zemē vai es kaut ko sabojāju. Tā. Un vēl vienu. Mēs tomēr strādājam ar delikatesi. Ar vēderiņu. Kā? Ļoti labi. Tā vienkārši slidinam iekšā? Slidinam iekšā. Ļoti labi smaržo. Jā, jau. Mēs bišķiņu sacepinājām, bet tas nekas. Nē, ļoti labi. Būs smuka mērcīgi. Jā, ļoti labi. Pasmaržo.
Kad to sālīt uzber, ja? Mēs tos nēģus uzlikām vārīties, sagaidījām, kad uzburbuļo, un tagad esam gatavas kāst nost. Ot tā. Nokāsīsim to zampiņu, to zupiņu, to Tu to suliņu. pēc tam nekur neizmanto? Ne, kā tad ne, mēs pēc tam viņu izmantosim. No tās taisa želeju? Jā. Un izspiedīsim. Ot tā. Ot tā. Redzi? Ot tā. Un ko tā spiešana dod, kāpēc tā tiek Nu, bet darīta? tad viņš būs tāds plakans un smuks. Tā, kad uzliesi zupiņu virsū viņam, tad viņš labāk iesūknēs to zupiņu. Vai, dieviņās, nu šitādi strādnieki, kas atlaist uz pirmo momentu. Pa trakusā spiedu? Vai pa Tā, ka tu lēnu? neskaties, protams, ka pa lēnu. Kur tad, te jau tu man te visu dienu strādās. Bet tas bija pirmais nēģis, ko es pirmais. redzēju. Tā, skaties, skaties, šitā te ir jāņem un tā jāspir. Oi, pa Redz, cik tev, traku? un tagad astīti vēl. Vot šitādam jā. Paklausies, ģeniāli. Nu Tev jā, izdevās vienkārši. gandrīz jau atlaidā. Ko ārsts saka par nēģēšanu? Tas forši veselīgi vajag. Neko neesmu dzirdējis, ne labu, ne sliktu. Nu, piemēram, par melanēm saka, tur labāka redze. Redzi, jā. No, Pa nēģiem no nēģiem garāki pirksti. Ne? labāka redze. Arī labāk Es redze. nezinu. Varbūt, ja tu ēd daudz nēģus, tu dzīvē vari izlīst no visādām situācijām un piesūkties visiem. Jā, es domāju, ka tā. Tā, tagad mums te ir tas šķidrumiņš, kurā mēs tos nēģus vārījām, Jā. sajaukts ar želantīnu. Jā. Līdz ar to cerams, ka tūlīt sarecēs. Nesaredzēs tūlīt. Viņam jāatdziest un tad viņš tikai saredzēs. Skaidrs. Tas būs rītā no rīta gatavs. Šitas ir darbs galā. Tagad bišķiņi, lai viņi pastāv, varam likt leduskapī. Bet šodien tu viņus nedabūs gatavu. Nu skaidrs, tad tiem ir jāgaida līdz rītam. Jā, tie līdz rītam. Rītā no rīta brauc pakaļ. Vai nu tu, vai kādu atsūti. Lieliski! Jā. Tagad es esmu nēģu princese. Princese, klausies, tagad tu vari nākt pie manis strādāt, jo tev viss izdevās. Nu ko, pilns galds ar jūsu delikatesēm. Esam iepazinuši nēģi un arī iemācījušies, kā to gatavo. Milzīgs paldies, ka uzņēmāt nēģu karali, nēģu karaliene, nēģu princese un nēģu Nē, tu būs nēģu kalps. Nēģu kalps! Visi nevar būt arī Jā, visi nevar ieņemt Bet augstu tie, amatu. kas Lūdzu, karaliene. ēd nēģus, noteikti var palikt aristokrātiski. Vismaz sajūtās, vai ne? Jā. Nevajag pavēdināt. Labāk. Jā. Un vispār šito ēd stāvus. Nu, kāpēc es nezinu? Es vienkārši neesmu to izdomājusi. Ka jāēd stāvus Un jālaiž astas galas mutē iekšā. un tā. Aha. Un jākož tā, lai nokož viss, lai nekas nepaliek tur pāri. Jā. Galva arī varēs. Nu ko?